ka tie 12. jau tikuši uz finiša taisnes. Drīz eksāmeni, tad atestāts, un tu sev lielajā pasaulē. Bet man ne žetonu svētku, ne atestāta, tik vieni tusiņi, kaut kādi fani. Es gribu uz Viļaku. Es gribu pie viņiem. Oi, нашлась pie tiem 12 talanti, ar kuriem ja gribētu sadarboties. Как lielākais sponsors Новой волны, es noteikti runāšu ar Rigondu šogad провести этот pasākums. Viņa такая talantīga runā, nu kā pa maslu. Bet Janitai jāsāk pīt. Oi, nē, nu pēc, kā solistei. Es ar viņu pоработаю. Janitai kā man, rudos matos spēks. Bet Ievarsigni очень хорошо dziedātu бэк-вокалу. Ну, jo tie jauni izpildītāji bez stipras aizmuguras nevar šajā konkursā, nu, ничего сделать. Meitenes, tiksimies na Новой волне. Pavasarī gandrīz guvu sirds infarktu. Tāda nejauša situācija notika Rīgā pie Brīvības pieminekļa. Ir man pa priekšu 4 meitenes. Kā paskatos uz tām slaidajām kājām, īsi bručīši, pati vējā plīvo un visas tik jautri smējas. Tā gribēju, lai man atkal būtu tikai 20. Es tak iepazinos ar šiem skuķiem, un izrādījās tā bija Inese, Ilvija, Alīna Ārmane un Lauba no Viļakas ģimnāzijas. Aizlaidā visu uz 4 baltiem krekliem, un kā rāvām spēlē klavieres 4, 6 rokās. Vispār kā jautri. Nevaru vēl tagad atgūties. Es nesaprotu, kur skatās skolas vadība? Direktore Strapcene. Beidzot vajag pateikt, lai Veļķers beidz Elvi, Uģi, Mairi un Sandiju dzenāt pa futbola vai volejbola kantaino laukumu. Viņi ir mūsu hokeja nākotne. Drīz Ozoliņš un vēl kāda Latvijas zvaigznies pensijā. Cik ilgi skraidīs ar nūju kā kaut kādi, es nezinu. Mums vajag jaunu maiņu. Elvi, tev nav jūtu? Uģi, tu taču esi patriots. Davai, Mairi, taisies un Sandiju vārtos iekšā būs labais. Es runāju nopietni, veči. Un izslēdziet tos pirkstuļus pats sevi vairs nedzird. Man top jauna filma, ko skaties, sit ausī. Tāds konkrēts bojeviks. Nu, tagad meklējam aktierus. Režisoram teicu, ka manā komandā iederētos Pēteris Lišāns. Ļoti perspektīvs puisis, ka tos ausī maz neparādīsies. Tad vēl varētu uz izmeklētājas lomu apmācīt Guntu Bizuni. Jā, viņa ir formā, tik pāris reižu uz trenežieriem, un viņa no Pētera nemaz neatpaliks. Bet vienā epizodē man pretī varētu stāties Dakne ar Renāti. Abas spētu nolikt mani uz apstiņām, tad uzsēstos man virsū, un pāris vieglos pļaukas no vienas, no otras puses. Vispār mēs kopā sastrādātos, filma izdotos, pat uz Oskaro balvu pretendētu. Nē, es tos 12 necik nezinu. Kad braucu ātrumā, pamalām neskatos. Pārsreiz gan saskrējamies uz trases ar Rinaldu Žeņu, baigie čomi. Tur ātrumu, kā saka, viņi ir Viļakas Šumaheri. Ar Rūdis tādus astotniekus var uzgriezt. Pat es nobrīnījos. Vecī, nāc uz lielo trasi. Jā, un Dāvis arī labais. Tik pasmaidi klusējot. Tad dod gāzi grīdā, ka putekļi vien griežas pa Meģņevas ceļu. Man šie zēni patīk. Es kā politiķe gribu izteikt savu viedokli, ka skolotājas Elvīra Lamešonaka un Biruta Miņina rūpējās par Latvijas nākotni. Viņas pareizi audzina un orientē savus audzēkņus. Minēšu tikai dažus piemērus. Mūsu saimas vadītāju Solvita Āboltiņa ir pārgurusi. Nu nesenāk strādāt ar pilnu atdevi. Kāpēc Unsku Dzintra nevarētu viņu aizvietot? Meitene prot domāt, runīga. Kā iecirstu lokas matos, kāptu tribīnē, deputāti būtu, sēdus. Un paskatieties uz Ēriku. Viņš pilnīgi varētu būt premjers. Ēriks aizrunātu Eiropā visiem zobus un Latvijai parādus kā ar roku noņemtu. Es domāju, šīs kandidatūras varētu izskatīt jau nākošajā sēdē. Ot tā tik ir mafija. Man piešuja pantu par zaļu lietošanu, bet es neesmu vainīgs. Tās Marija un Sintija iedeva man 2 tabletes no galvas sāpēm. Es vairs neko neatceros.
Tad abas glaudās pie mana kažoka, ies aizmigu. Tad pamodos, pašas pazudušas un aiznesušas manu asti, nu pašu bija aizvedušas uz zoodārzu. Labi, ka Grigorjeva Alīna izsauca operatīvos un mani atbrīvoja. Tik sirsnīga beibe, ka es pat ielūdzu viņu uz kopīgām vakariņām. Jā, katrs atrod laimi dzīvē. Arī Viļakas 12. tā kaut kur gaida. Galvenais būtu vienmēr par labiem cilvēkiem. Jā, puiši esiet džentlmeņi, lai daudz skanīgāk kabatās. Nu, lai skan un ir daudz, jā, meitenes. Bet jūs atrodiet savu princi baltā zirgā.